šogad var pateikt tā, ka daudzās klasēs pirms šīs sacensības jau bija noskaidrojušies jau čempioni, un proti Open klasītē mums parādījās jaun čempions, un tas bija Freimanis, par ko liels prieks. Otrā vieta bija Palkauniekam, un trešajā vietiņā bija Zondaks. Tā jau viņi sadalīja jau iepriekšējā posmā. Savukārt veterānos bija fantastiski tas, kad šogad Vilciņš aizgāja uz Open Runu. Bija intriga ļoti liela. Tajā klasē savukārt veterānos parādījās jaunas familijas, un Genādijs Bekasovs ir izcēlis veterānos savu čempionu titulu. Nu, tas pats arī notiek arī mazajās klasēs. Šogad redzējām ļoti fantastiskus kvadriciklus 50 rūķus un kvadriciklus 100-niekus, kurus var pateikt visiem. Viņi var atbraukt paskatīties, kas pie mums notiek, jo tiešām šajās klasēs mēs esam favorīti. Jā, nu, gribētos ļoti, lai jaunajā gadā parādītos jaunas sejas motokrosā, protams, lai atgriežās arī vecās, nu, un gribētos ļoti novēlēt to, lai vairāk parādās jaunās, teiksim, vēsmas, proti mazie jaunie sportisti, jo ir ļoti daudz domāts par to, ko jaunu darīt. Visu kaut ko nestāstīšu, teikšu vienu, seriāls noteikti, ka būs, nebūs ar 10 posmiem, būs mazāk. Sapratu to, ka pilnīgi visi seriāli paliek mazāki, tāpatās kā Superkaus, tāpatās arī Latvijas čempionāts, tāpatās arī Latvijas kaus. Un līdz ar to jāizteic, varbūt tā intriga tāda vairāk nevis tā kā uz darbu, bet tā kā uz foršu atpūtu. Sezona bija superīga, super izdevusies. Veicās labi, kopvērtējumā laikam pirmais sanāku, un viss bija labi norganizēts forši, visas sacensības patika, bija cīņa, bija kopā ar Open klasi un Open F klasi, tas man patika, jo tad bija vienmēr visās sacensībās bija ar ko cīnīties, un bija intriga līdz beidzamam aplim. Nu jā, braucu jau ar traumu šodien, un biju precāpu zāles lietojis, un tad pirmā braucienā, galīgi fiziskās izturības nebija. Bet, nobraucu līdz galam, savā klasē pirmais biju, un otrais brauciens bija veiksmīgāks. Pat laikam vienu brīdi biju līderu pozīcijās kopā, un uz īsu brīdi, un neveiksmīgi nesavaldīju motociklu un nokritu. Bet, piecēlos, aizbrauc līdz galam, un kur ir kopā otrā vieta. Sezona norisinājusies diezgan labi. Esmu novinējis gandrīz visos posmos, Lamas posmos čempionātā. Un pēdējā posmā izcīnīju uzvaru. Paldies, īstenībā gribās pateikt visiem. Mums vienmēr ir atbalstītāji bijis Motuls, Aivars Žekers, kurš ir atbalstījis mūs fantastiski. Tāpatās kompānija R1, tāpatās, protams, visām domēm, kurās mums šogad bija sacensības. Milzīgi paldies gribu pateikt Iecavas novada domei, jo tādu atbalstu un tādu, teiksim, uzklausīšanu, kā ir Iecavas domei, es domāju, visiem vajadzētu iemācīties, jo dzīvojot visu mūžu Ikšķiles novadā, visi zinot to, kad es nodarbojos ar motosportu, man līdz šim nav tik daudz palīdzējuši kā Iecavas novadā
šajos pēdējos gados. Un visiem vēlreiz tiekamies 2015. gada sezonā motocrossā un gaidām visus Lama rīkotajās sacensībās. Paldies jums!